Mīļie draugi, lai top slavēts Jēzus Kristus. Es esmu tagad Adrijas jūras krasta Itālijā, Macerātas misionārajā seminārā Redemptoris Mater. Un šeit es gribu jums parādīt kaut ko ļoti neparastu. Svētā Jāzepa ar Jēzus bērnu skulptūru. Un šī skulptūra bija izveidota, pasūtīta vienam spāņu tēlniekam Jāzepa gada, kas bija, ja nekļūdos, tas bija 20. gads mums baznīca, ko Pāvests Francisks ir izsludinājis. Un gribu parādīt jums, cik skaista skulptūra un cik arī dziļa simbolika šeit ir ietverta, jo paskatieties. Vispirms ir pats Svētais Jāzeps, taisnīgs vīrs, tātad dievbijīgs jūds. Viņam ir tas, ko mēs atpazīstam, peisi, kas atgādina par divām baušļu plāksnēm. Viņam ir arī kipa, kas atgādina vienmēr Dieva roku par viņu, Dieva klātbūtni par viņu. Un lūk, ir spieķis. Un spieķis vienmēr ir Jāzepam rokā, jo Jāzepa vienmēr saista ar to, kuram ir šis spieķis, šī rīkste, gana rīkste, bet saskaņā ar vienu apokrifisku evaņģēliju, Jēkaba evaņģēliju, Jāzepu tieši izvēlēs Jaunavai Marijai par līgavaini, ka atkārtojoties Ārona stāstam, arī viņa spieķis ir uzziedējis. Ja? Un lūk, mīļie draugi, viņam ir šis spieķis, viņš ir gāns, varētu teikt, šādā ziņā, arī tas vadītājs, arī šis balss. Un viņš ir tas līgavas šķīstais sargātais, bet mēs bieži ikonogrāfijā esam pieraduši redzēt Jāzepu kā sirmgalvi. Un tas ir divas tradīcijas. Jāzeps kā sirmgalvis, ja? Tātad šķīstās jaunavas sargātais, bet no otras puses, ja? Jāzeps var arī nebūt sirmgalvis, ja? Kādu citu tradīcija saka, ka viņš ir bijis sirmgalvis, varbūt atreitnis, lūk, turienes tie Jēzus brāļi un māsas, varbūt tie bija pusbrāļi un pusmāsas, bet tas varēja būt arī vīrietis spēka gados, un tieši tur ir bijis tas vislielais izaicinājums nedzīvot šo laulības dzīvi un palikt aizvien par līgavaini sadarinātu ar Mariju, un būt par Dieva dēla audzinātāju un sargāt svēto jaunavu. Un lūk, šeit viņš ir attēlots kā jauns vīrietis spēka gados, kurš pilda šo tēva lomu, kurš māca Jēzum staigāt. Un tas ir pats mīļākais šai skulptūrai, paskatieties. Abiem kreisa kāja spēr pirmo soli, un Jēzus māca staigāt. Redziet, viņš ar vienu roku tiek Jāzepa turēts, bet ar otru viņš balstās kā gaisā, kaut kur meklē tādu atbalstu. Viņš tikai tagad spēr pirmos soļus Nacaretes namā. Un, mīļie draugi, arī mums tā vajadzētu turēties pie Jāzepa rokas, ar vienu roku, ar otru iet uz priekšu, zinot, ka viņš mūs sargā. Jaunavas sargātais, Dieva dēla, bērnības noslēpuma sargātājs. Un arī mūs viņš var vadīt mūsu dzīvēs, viņš var mūs arī sargāt, pamācīt, vadīt un palīdzēt mums spērt pirmos soļus, iedrošināt mūs saprast to, ko cilvēciski nespējam saprast, ka viņam bija jāsaprot, kas tas ir būt par vāju cilvēku kopā ar diviem svētajiem, ja? Ar jaunavu Mariju pasargātu no grēka, ar Dieva dēlu, ar Dievu iemiesot. Viņš vienīgais grēcinieks bija starp viņam, bet bija taisnīgs visi. Ja? Un arī Dievs uz viņu paļāvas un uzticies viņam gan svēto jaunavu, gan Jēzus bērnu. Un, mīļie draugi, tāpēc atcerēsimies Svēto Jāzepu, ne tikai Jāzepam veltītai dienu 19. marta, katru trešdienu saskaņā ar katolisko tradīciju varam viņu godināt, un, protams, katru dienu varam viņu piesaukt un arī tvērties pie viņam, piesaukuši Svēto jaunavu un viņa Svēto dēlu. Un atcerieties šo arī ļoti vienkāršu šautru lūkšanu. Jēzus, Marija, Jāzep, es mīlu jūs, glābiet mani, pasargiet mani. Slavēts Jēzus Kristus, lai Svētais Jāzeps jūs visus tur aiz rokas.